Labrīt, ir svētdienas rīts, žēlsirdības svētdiena. Tagad dodos uz Marija Maģore baziliku. Šodien pirmā diena, kad var lūgties uz pāvesta Franciska kapa, kas vakardien šeit tika abedīts. Piedalīšos arī kapitulārajā mīsa 9:30. Protams, iziešu ar svētiem durviem. Visus jūs ņēmu lūgšanas līdzi. Šodien žēlsirdības svētdiena. Starp citu par Eiropas karogu. Cik bieži Latvijā var redzēt Eiropas karogu? Pašvaldībās neesmu pamanījis, vakardien tāda interesanta saruna man izvērsās ar vienu draugu. Eiropas karogs bija iedvesmots tieši ar svētiem rakstiem. 12 dievmātes kroņa zvaigznes. Kāpēc lai nevarētu būt arī mūsu baznīcas šis karogs? Vai stilizēts ar dievmāti? Tā tas esmu redzējis. Rakstiet, ko jūs domājat. O jā, to varēja sagaidīt. Žurnālisti, ļoti daudz sveicinieku, ļoti daudz arī ažiotāžas. Šodien aizvien pievērsts šai vietai. Bet mēs ejam lūgties tagad, dodos rindā, lai stāvētu iekšā kopā ar sveiciniekiem. Kas, lūk, tur arī iziet caur svētiem durvīm. Avoj, jāiet apkārt. Čau! Kaut kas vēl neredzēts, nedzirdēts. Jāiet apkārt bazilika, no otras puses sākas rinda. Mēs paspēsim uz svēto misi, vēl ir stunda. Čau! Dievs mīļais ir pilns ar pusauģiem, jo tagad ir pusauģu jubilejas dienas. Neskatoties uz pāvesta bērēm, visi, kas bija reģistrējušies, atbrauca tie 130 000 jauniešu kopā ar pavadošiem viņu priesteriem, klostermāsa. Un sapciet, gribu pateikt, ka šeit bazilikas aizmugurē arī kaut kas ļoti liels skaistums. Jā, retu, kur bazilikai aiziet aizmugurē, bet šeit ir atsevišķs laukums un ļoti skaistas kāpnes, tāds kā kaskādes. Ja? Un šeit novietots obelisks, un Romas vecinieki zina, ka obeliski ir ceļa rādītāji. Jā, tas ir ceļa rādītājs tiem, kas atnāk no ziemeļiem, no Florences puses. Čau! Kāda rinda, kāda rinda. Reiz tagad pieejot pie pāvesta Franciska kapa, varam redzēt Lietuvas prezidentu Nausēdu ar kundzi un ar lietuviešu izcelsmes kardinālu Makrītsku, kur mums uzticēta šī Marija Maģore bazilika. Mūžīgo mieru dod viņam kungs, mūžīga gaisma, lai viņam spīt, lai viņš dos mieru, āmen. Pāvests Franciska, lūdz par mums. Marija Maģore bazilikā tikko izgājām caur svētiem durvīm, un tagad, ejot gar šo bikskreslu rindu, ejam pie pāvesta Franciska, kura kaps ir tās ar bikskreslu rindu, šeit pie miera dievmātes, šeit pie Romas tautas glābējas dievmātes. Vienkārši kaps, vienkārši vārds Francis, tik daudz nozīmes, tik daudz pateikts vienā vārdā.